Tagad uzspēlēsim detektīvos. Uzmanīgi ieklausieties 3 mazos stāstiņos no reālās dzīves, un tad pasakiet, kas tiem bija kopīgs. Aiziet! 11. janvāris. Ceļš Madonu Pļaviņas 6. kilometrs. 6 vakarā. 1980. gadā dzimis mikroautobus Mercedes-Benz Sprinter vadītājs notriec velosipēdistu, 67. gadā dzimušu vīrieti un no notikuma vietas aizbrauc. Velosipēdists no gūtajām traumām slimnīcā mirst. Vēlāk aiztur arī mikroautobus vadītāju. 24. janvārs. Agrs rīts, 15:07. Tāls rajons. Ceļš Tālsi Dundaga Mazirbi, 3. kilometrs. 1975. gadā dzimis vīrietis ar autobusu Setra notriec tajā pašā virzienā braucošu velosipēdistu, 51. gadā dzimušu sievieti. Cietusī mirst notikuma vietā. 7. februārs. 7 vakarā. Ceļš Balvi Kuprava, 1. kilometrs. 72. gadā dzimis vīrietis ar mikroautobusu Volkswagen Caravelle uzbrauc pretīm braucošajam velosipēdistam, kurš bija iebraucis pretējā braukšanas joslā. Velosipēdists no gūtajām traumām mirst notikuma vietā. Lūk, 3 situācijas, un kas tajās kopīgs? Pareizi. Ziema, tumsa, autobus, nāve un velosipēds. Jā, un vēl tas viss notiek pāris kilometrus no apdzīvotas vietas. Ko tas viss varētu nozīmēt? Secinājumu te var izdarīt ļoti daudz. Pirmkārt, ar velosipēdu arī ziemā braukt ir daudz lētāk kā ar sabiedrisko transportu. Sevišķi, ja tālumi nav lieli. Kā šajās situācijās pāris kilometri no pilsētas. Otrkārt, ziemā un tumsā ar velosipēdu braukt ir ļoti bīstami. Slīdens segums, slikta redzamība un sniega vaļņu dēļ nekāda iespēja pamukt malā, pat ja to ļoti vajag. Treškārt, ar autobusu veikt pēkšņus manevrus uz slidenceļa iespējams ir bīstamāk nekā turpināt braukt taisni. Pārvietoties ar riteni ziemā ir pietiekoši sarežģīti. Pirmkārt, ceļi ir šaurāks, nav vairs ne nomals, nekas. Otrkārt, ir arī uz velosipēds nav tik stabils, viņš tāpatās ir pietiekams nestabils un apdzenot autobusam, vai kas tas pie tam viss notikuši tumsā, līdz ar to parādas problēmas. Problēmas tas ir, viens varētu būt, ka mēs aizliegam braukt ziemā velosipēdu, bet, protams, mēs to nevaram darīt, jo cilvēkam kaut kādīgi jānokļūst līdz tam galvmērķim. Braukt ar autobusu acīm redzot ir tā samazināta, ka cilvēks nevar viņam paliek vienīgais braukt velosipēdu. Vienīgais var saukt viss ceļš laikam kraus un autobusu vadītājs būt uzmanīgiem un arī pašiem velosipēdistiem tomēr lietot tos atstrautais, lai viņi būtu ieraudzami, jo 3 bojā gājuši 40 dienās, var teikt, tas ir ļoti liels skaitlis. Ja pagājušajā gadā visu gadu bija tik 15 bojā gājuši velosipēdi, tad tagad jau līdz 7. februārim bija gājuši bojā 3. Tas nu būtu īsumā, bet ko mums no tā visa būs mācīties? Tie, kas ziemā rullē ar riteni, ne sporta pēc, bet vajadzības spiest, iespējams televizoru neskatās un diez vai mūs klausīs. Bet tie, kas stūrē auto, gan varētu paši savas drošības labad ielāgot, ka tāpat kā ir vietas, kur uz ceļa biežāk iznāk meža dzīvnieki, tāpat ir vietas, kur biežāk ziemā parādās cilvēki ar velosipēdiem. Kā statistika liecina, zona, kurā visvairāk jāuzmanās no pedaļminējiem, ir dažus kilometrus no apdzīvotām vietām.